Sveiki! Ar jums video virtuve un es Žanna. Šodien citomā pagatavot spageti ar sēnēm un sieru. Šampiņons, pašlaik mēs ar viņiem pagatavosim. Tā, vajadzēs viņus nomazgāt. Te lūk, redzi, man jau ir sagatavoti. Un lai viņi nepaliek melni, mēs liekam augstā ūdenī un pievienojam klāt citronskābu. Skābums nedos viņiem to melnumu. Tā, attīram kātiņu, bišķiņām griezam un novelkam nost to ādiņu. Tālāk viņi smuki nāk nost. Tā. Un tagad atkal šito ūdeni mēs viņu nomainam un ielējam atkal karstu ūdeni un vārīsim citronskābu, kādu pustēkarodīti mēs pieliksim. Un vārīsim kāds 20 minūtes. Tālāk sēnīti gatava. Bišķiņ citronskābu, kā jau es teicu. Tā. Un jāparliek pāri ar jaunu karstu ūdeni. Tā. Un liekam atkal karstā ūdeni ar citronskābu. Tālūk un vāram. Kāds 20 minūtes. Nu tālūk. Sēnes mums ir gatavas. Tagad mēs mums izkāršam. Un lai viņi padziest pastāv bišķiņu. Un tad mēs viņus griezīsim mazās gabaliņās. Tagad mēs viņus liksim cepties sviestiņā. Tā, un klāt sēnē mēs pieliksim kā daiviņu ķiplociņu. Bišķiņ melnos pipariņus. Un sāli. Un apcirsim, lai viņi tādi paliek zeltainīgi. Zeltāni. Un pēc tam mēs pieliksim kausētu sieru, man te ir tādi zintas, un saldo krējumiņu. Man tas muki ciploks nevšā. Tā, kamēr cepās sēnes, mēs liksim vārīties spagetī makaronus. Es te Rimī nopirku šāds te, 13. numuriņu. Tāda bišķiņ tā kā plakani. Redz, paskaties. Šādi. Nu, un liksim karstā ūdenī. Piebērsim sāli. Un liekam iekšā katlā. Kur viņi paliek mīksti. Tālūk. Jā, un tagad
pievienosim klāt saldo krējumu. Uz lēnu uguns, ja? Un man tie tas dzintars siers ar šampiņoniem. Bišķi noņemsim no uguns, lai pakūst. Kā smuki veidojās šeit. Var jau arī piegriezt klāt gan gaļas šķiņķi, gan pielikt tomātus. Tā ir gaumas lieta. Var izmantot Krievijas sieru. Bet nu es pagaršoju ar dzintariem ļoti labi. Tā. Makaroni vārās. Pie makaroniem es vienmēr bišķiņ pielēju eļļu, lai viņi nesalīp. Un tā, kad makaroni būs gatavi, liksim pannā un 1 minūtīt mēs viņu bišķiņ pasautēsim. Tā, lūk, makaroni gatavi. Dažas makaronas jāpārliek pēc tam ar karstu ūdeni, bet šīs nevajag. Tāda smuki. Tā. Un liekam iekšā pannā. Un tagad mēs viņus pacepsim 1 kādu minūtīti, ne ilgāk. Sulīgi, un pat bišķiņu saldo krējumu var pieliet. Un būs gatavs. Uz paciņas bija rakstīts, ka 8 minūtes jāvar, bet, nu, vajadzēja 10. Tā, viss gatavs un varam ēst. Ko viņi valkās?